Sveiki! Esiet sveicināti sestdienas vakarā raidījumā tikai par Leldi. Ar jums studijā ir Lelde un Leldis. Vai jūs zināt, kas šodien par dienu? Šodien mēs svinam Leldes dzimšanas dienu. Leldei šodien liela diena. Viņai paliek 18 gadi. Tā kā sižets ir veidots par godu Leldei, mēs veicām intervijas, lai noskaidrotu, ko cilvēki domā par Leldi. Mums palīdzēja veikt intervijas Lelde 2. Pirmais, ko vēlējos noskaidrot, ar ko šie cilvēki ir saistīti ar Leldi un kur viņi pirmo reizi iepazinās. Angļu valodas skolotāja, tā 10. klasē. Māsas dēls. Pirmo reizi mēs tikāmies. Māsas bērnes. Klases vietnē braucienā, un es viņu pirmo reizi satiku sagatavošanā. Aerobikā. Nākamais mēs vēlējāmies, lai viņi raksturo Leldi 2 vārdos. Ļoti ātri. Jauks cilvēks. Gudra. Simpātisks. Es izteikšos vairāk vārdos. Leldi ir kā vāze. Var ielikt puķis, bet ūdens jāmaina. Brūnacaina beiba. Trakulībam deja. Nākamais mēs uzzināsim, kas ir trakākais, ko viņi ir dzirdējuši par Leldi. Citreiz viņa nav nopietnais. Jā, uzreiz nevar to tādā būt. Nogulās uz ceļu un gaidīju, ka viņai pārbrauks pāri mašīnu. Viņam patīk, vai ir trakā, un es nezinu, viņam visu laiku izdomā kaut kādas trakulības un jautrības. Dzimuma akts. Trakākais, ko es esmu dzirdējis par Leldi, kad viņa Kambodžā nomedīja tīģeri ar kailām rokām. Es tev neticu. Labāk paklausāmies, ko cilvēki novēl Leldei dzimšanas dienā. Labi veselība, veiksmē, labi nokārtot eksāmenus. Lai viņa vienmēr ar mums draudzētos, un nekad mūs nepamestu, un būtu tikpat traka, cik vienmēr. Augt lielākai, stiprākai un būt tikpat jautrīgai kā viņai. Saucināt bērnu kārtīgi. Paldies! Es novēlu tev neuzsprāgt. Saudzējiet sevi un tiksimies nākamreiz.